šāviens jau sākās galvā pirms paša šāviena. Un tā ir visu laiku cīņa ar sevi, kaut gan pēc būtības ideālā variantā nevajadzētu būt cīņai, vajadzētu būt saskaņai ar sevi. Bet mēs esam cilvēki tādas būtnes, kas grib cīnīties. Tur ir viss tā lieta. Liela problēma ir, kad bieži vien iznāk cīnīties ar loku. Ar loku cīnīties arī nedrīkst. Viņam ir jābūt tavam palīgam, viņam ir jāļauj tev trāpīt, jāpalīdz trāpīt. Tajā pašā laikā arī loks nezina, kur tu šauj. Viņš zina, ka viņš vienā vietā iemetīs to, kur tu izšāvi. Bet viņš nevar paredzēt, ka tev jāšauj 10. Kā tu izšauj, tā viņš arī trāpīs. Paralimpisko sportu es sāku nodarboties 80. gadu beigās. Sāku jau tad es braucu maratonus, ar loku šauju tajos gados. Lokšaušana tāpēc, ka tas bija visinteresantākais ar to, ka tu reāli piedalies lielajā sportā, jo paralimpiskais un parastā lokšaušana var iet vienā klasē. Mēs kā paralimpieši varam piedalīties ar veselajiem vienādi, jo noteikumi nenosaka, vai tu šauj sēdus, vai stāvus, vai guļus. Noteikumi nosaka, kur trāpi. Un līdz ar to ir iespēja, teorētiski ir iespēja arī abās olimpiādēs nokļūt. Vienīgais tas, ka tad ir jāziedo visu un tikai jātrenējās. Es to nevaru atļauties, un tāpēc man ir darbs. Tie, kas šeit ir no jau vairākiem gadiem, visu zina. Jaunos es varbūt kādus nezinu. Un mani šeit arī praktiski visu zina. Māma visu mūžu audzināja ziedus. Viņa vadāja pa visu bijušo Padomju Savienību ziedus tirgoja. Pēc tam, kad bija neatkarīgā Latvija sākās, tad ziedu bizness vairs nebija aktuāls. Un tad viņi pārgāja lēnā garā uz vainagiem un strausiem. Un tad es lēnā garā arī pārgāju, paņēmu savu kiosku un sāku pats darboties tajā jomā. Uz Rio es tiku, beidzot. Tas ir visdrīzākais darba augļi. Tas ir, protams, tas ir neatlaidīgi treniņi, ziedoties brīvo laiku. Praktiski noraut kaut ko ģimenei nost. Mana sieva dažreiz brauc līdzi, jo atrast cilvēku, kurš var ziedot savu brīvo laiku, par to neko nesaņemot, vēl mums jāpalīdz ar inventāru. Grūti ir atrast tādu cilvēku, kas būtu mieru to darīt. Paldies tiem cilvēkiem, kas ir ar mieru ziedot savu laiku un palīdzēt. Un tā tas Rio tika lēnām, kamēr beigās tiku uz to Rio. Iespējas lokšaušana ir tā, ka tur ir tās iespējas vienu dienu var būt 100%, ka tu vinnēsi, otrā dienā var būt 0%, jo šeit ir sākumā kvalifikācija jāizšauj un pēc tam visu nosaka dueli, cīņas. Un tas tāpat kā Puškins, kad gāja uz dueli, viņš pirms tam cikreiz bija vinnējis daudzreiz, pēdējā paņēma un viņu nošāva. Un tā arī šeit. Tāpēc prognozēt iespējas ir lielas un tajā pašā laikā viņas var arī nebūt.
tāpēc arī mēs uz to strādājam, gatavojamies, bet mums arī jau labi saskan miksu šaut. Mums pagājuši gadu izdevās pasaules reitingu mačos sudrabu dabūt miksos. Sašāvām tādas komandas kā Itālija, Polijai tikām pāri un pret Krieviem atdūrāmies, bet arī diezgan līdzīgā cīņā punkts punktā gājām.